Uzmanību, uzmanību! Šajā video brīdināšu jūs par divām sektām, grupējumiem vai pēdiņās draudzēm, kas sevi prezentē kā kristīgus grupējumus un no malas tā arī izskatās un tomēr pieviļ daudzus un sludina maldus. Un mums ir jāsaprot, ka velns vēl aizvien ir kā rūcošs lauvas, taiga apkārt kods varētu aprīt, viņš šajā pasaulē un arī mūsu zemē ir izsūtījis daudzus antikristus, viltus praviešus, viltus mācītājus. Un šie ir tikai daži no tiem, mēs varētu runāt vēl par daudziem, bet par šiem man personīgi vairāk kārt cilvēki ir prasījuši gan komentāros, gan personīgi rakstījuši, gan ir nākuši man klāt. Un tāpēc gribu par tiem runāt, jo esmu drusku iedziļinājies un paskatījies, kas tur īsti notiek. Viena no tām ir tāda maigāka organizācija, otra tā kā vairāk vērsta uz jauniešiem. Tātad pirmkārt šī te, kas vērsta uz jauniešiem. Viņi sāks ar burtu R, un viņi ir ļoti aktīvi sociālajos tīklos, viņi ir aktīvi rekrutē jauniešu skolās, universitātēs un tam līdzīgi. Un kas ir tā problēma? Tad, kad mēs meklējam latviešu valodā, neko daudz par viņiem nevar atrast. Viņi tā kā gandrīz neeksistē un neko nevar saprast, kam īsti viņi tic, ko viņi sludina, bet viņi rada tādu foršu atmosfēru, vaibu, kur jaunieši labprāt vēlas būt. Bet tā kā mēs pameklējam drusku vairāk, mēs atrodam, ka viņi ir saistīti ar dažādām organizācijām Amerikas Savienotajās valstīs, un tur tā vēsture diezgan raiba un tie brīdinājumi ļoti skaidri iezīmējas un sarkanā krāsā. Nu, nerunāsim par to, ka viņi tiešām radikalizē šos te jauniešus, ko it kā varētu teikt labi, ka viņi cenš aizsniegt cilvēkus, bet ne ar pareizo motivāciju un ne tajā pareizākajā veidā. Šī organizācija uzskata, ka pestīšana nāk caur kristību, lai gan Bībele tam nepiekrīt. Bībele, un par to es vairākos videos esmu runājis, apliecina, ka pestīšana nav saistīta ar darbiem un nav nekāda nopelna. Neko mums nav jādara, lai mēs varētu tikt glābti. Mēs to piedzīvojam ticībā vien. Piemēram, slepkavu, kas bija Jēzum blakus pie krusta, kurš noticēja un atzina Kristu un lūdza, lai viņš arī varētu būt viņam līdzās debesīs, tika pestīts un saņēma glābšanu, bet viņš netika noņemts no krusta, viņš netika kristīts, viņš saņēma pestīšanu bez kristības. Tāpat arī Caķeja namā Jēzus atradās, un arī tur Jēzus saka, šis nams ir piedzīvojis pestīšanu, bet viņš vienkārši bija dzirdējis, viņš bija noticējis, viņš bija paklausījis Jēzu, viņa sirds bija izmainīta, un pestīšana bija atnākusi bez pašas kristības. Kā arī apostols Pāvils apliecināja to, ka Jēzus, ka kungs viņu ir sūtījis sludināt evaņģēliju pagāniem, bet ne kristīt. Kamdēļ sludināt evaņģēliju, jo tas ir veids, kā šie pagāni varēja nākt pie ticības, kļūt par mācekļiem. Bet kristība bija kaut kas, ko pēc tam mācekļi un citi līderi varēja darīt savā starpā. Tātad Pāvils sludina evaņģēliju, kā arī tas pats Jāņa 3.16 saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Tātad tas priekšnoteikums ir ticība. To mēs redzam viscaur jaunajā derībā. Un šī ir pārprasta, tā ir nebibliska, tā ir nepareiza mācība. Un viņi iet vēl tālāk, kādās varbūt organizācijās, nezinu, vai tieši Latvijā viņi to tā uzskata, bet ka cilvēki patiesi ir glābti tikai tie, kas ir viņu draudzē vai kustībā kristīti. Un tamdēļ viņi aicina šos jauniešus, pat savus vecākus un citus tuvinieks, kas varbūt ir uzticami kristieši, iesēt viņās šīs te bailes, šaubas, un aicināt viņus pievienoties viņu organizācijai, lai viņi tad varētu tikt patiesi kristīti un piedzīvot pestīšanu. Nu, tas ir absurds, tie ir meli, tie ir maldi, un, protams, ka vēl varētu runāt par daudzām citām lietām, kas tur ir nepareizi, bet tieši Latvijā kā kas ir, nu, tur ir grūti redzēt to, jo neko jau īsti par viņiem vairāk nevar uzzināt. Bet tā otra organizācija, jāsaka tā, viņi darbojās jau ilgāku laiku, viņi ir arī aktīvi sociālos tīklos, bet viena no tām problēmām, kura tajās pastāv, ir, ka no malas jau izskatās, ka viņi tiešām ir ticīgi cilvēki, viņi vienkārši dara to mazliet vienkāršāk, mazliet mājīgāk un tam līdzīgi, bet, kad tu ieklausies tajā, ko viņi māca, tad tu saproti, ka viņi patiesi ir antikristi. Viņi patiesi novērš no patiesības, viņi patiesi sludina citu evaņģēliju, sludina citu Kristu un ir padarījuši, ir izveidojuši savu dievu, savu elku, ko viņi pielūdz un kam viņi tic un kam viņi ir nodevušies. Un ko tas nozīmē? Viņi tic pirmkārt jau universālai pestīšanai, par to es arī taisīju vienu video, viņi tic, ka Dievs Jēzu Kristu jau ir izglābis visu pasauli, un šis te atgriešanās vai ticība nav nepieciešama, jo cilvēks kļūst grēcīgs bez viņa paša kaut kādas līdzdalības, vai ne, mēs piedzimām zem grēka lāsta, bet ne jau par to mēs tiksim tiesāti, jo mēs grēkojam, tas, kas grēku dara.
Un tāpat arī bez mūsu pašu nopelna mēs esam pestīti, jo Kristus to jau ir paveicis, bet Bībele sludina tieši citādi, ka tie, kas tic, tie iemanto šo te mūžīgo dzīvību, tie tiek paglābti no pazušanas un no soda. Kāpēc tas ir būtiski? Tamdēļ, ka tas ir fundaments tajā, kas evaņģēlijs ir. Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, bet viņi saka, nē, visi jau ir salīdzināti Kristu Jēzu. Un viņi iet vēl tālāk. Viņi ir izveidojuši Dievu, un varbūt, ka ir arī citas tādas organizācijas, tāpēc ieklausieties. Viņi ir izveidojuši Dievu pēc sava tēla un savas līdzības. Viņi ir paņēmuši visas šīs mūsu sabiedrībā populārās tēmas un izveidojuši Dievu, kurš ir tolerants, kurš ir tikai žēlsirdīgs un tikai mīlestības pilns, un tikai laipns un tikai piedodošs. Un izsvītrojuši vairumu Bībeles raksturvietas. Viņi paņem veco derību un noraida visas raksturvietas, kurās Dievs ir attēlots kā dusmīgs, kurās Dievs ir attēlots kā taisns, kurās Dievs ir attēlots kā tāds, kas soda savus ienaidniekus, kas soda par grēku. Viņi interpretē caur šo savu elku dievību, caur šo savu dievu. Viņi saka, vai tad tas atbilst mīlošam tēvam? Ja, tā ir viena no frāzēm. Bet kā tēvs rīkotos, mīlošs tēvs rīkotos? Nē, viņš nepārmācīja savus bērnus, ja? Un Bībele nesaka, ka visi cilvēki un visi bezdievīgie cilvēki ir viņa bērni šajā pasaulē, bet jā, lūk, šeit izveidojas, un tad vecās derības raksturvietas, kur skaidri ir aprakstīts tas, kā Dievs ir rīkojies, kāds Dievs ir. Viņi to visu noraida un saka, tas ir cits Dievs, tas nav pareizi, jo reku Dievs ir šāds, un tad šis te mazais šaurais viņu skatījums, šis te mazais grāvs ir tas, kas Dievs ir, un tas ir tas Dievs, kādu viņu pielūdz. Un tāpēc arī jaunās derības raksturvietas viņi nespēja redzēt, viņi nespēja saskatīt, viņi nespēja tās mācīt pareizi un saskaņā ar to, kā Dieva vārds saka, tamdēļ, ka ja kaut kas, ko viņi lasa, nesakrīt ar šo te viņu iedomu tēlu, ar šo viņu iedomu, tiešām iedomu Dievu, iedomāto tēlu Dievu, šo te personību, kas viņiem patīk, jo viņi grib, lai Dievs tāds ir. Viņi negrib ticēt un pielūgt to Dievu, kāds viņš ir, viņi grib, lai Dievs ir tāds, kādu viņi to ir radījuši un kādu viņi to grib. Tad viņi negrib viņu pielūgt, jā, viņi negrib zemoties viņu priekšā. Nu, lūk, šādas te divas organizācijas. Negribēju teikt konkrēti, kā tās saucās, jo tās nav nekas tik liels un iespaidīgs, lai pievērstiem vēl lielāku uzmanību, bet ja jūs esat tajā, vai esat saistīti ar to, jūs droši vien sapratāt, par ko es runāju, un arī par šo te mācību. Tas ir nepareizi, tas ir nebibliski, mums jālas visa Bībele. Apostuls Pāvils Timotejam raksta, ka visi šie raksti ir Dieva iedvesti, tie ir noderīgi. Viss, kas ir vecajā derībā, tas arī mums kalpo par pamācību, tas arī ir noderīgs, tur Dievs atklāja ne tikai to, kur mēs esam iegājuši, bet ļoti daudz lietas, kur mēs varam redzēt, no kā mēs varam mācīties, kur pēc tam jaunajā derībā tiek mācīts mums pavisam skaidri un tieši. Vecajā derībā mēs varam redzēt tās saknes, varam redzēt, kā tas notiek cilvēku dzīvēs. Nekas nav no tā visa atmetams. Dievs patiesi ir mīlestība, viņš ir mīlošs, bet tāpat laikā viņš ir taisns, viņš ir uguns, kas iznīcina, viņš ir Dievs, kurš ikdienas ir dusmīgs uz ļauna darītājiem, uz grēciniekiem, un reizē viņš ir mīlestība un mīlošs Dievs, un te parādās krusts, te parādās Dieva dusmība, viņš satriec savu dēlu, bet viņš ir mīlējis mūs un mīlējis šos te grēcīgos cilvēkus, un katrs, kas tic uz viņu, caur Jēzus Kristus nāvi tiek paglābts no šīs te Dieva dusmības. Jāņa 3:36, kas tic dēlam, tam ir dzīvība, bet kas Dieva dēlam neklaust, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņiem. Tā kā mēs nevaram atmest vienu un pieķerties otram, mums ir jāpieņem un jātic tam Dievam, kā pats Dievs sevi Bībelē ir atklājis, un ja tā mēs nedaram, tad mēs esam izveidojuši elku un to pielūdzam. Tāpēc sargāsimies paši no šādām grupējumiem, no šādām maldīgām organizācijām un jāsaka arī sektām, un sargāsim arī viens otru. Esiet svētīti!